Un pagājušajā diennaktī ūdens līmenis strauji cēlies Gaujā pie Strenčiem un Valmieras, vietām jau pārsniedzot 2010. gada plūdu atzīmes. Strenčos aplūdusi pilsētas estrāde, vairākas ielas un mazdārziņi, tikmēr Valmierā līdz kritiskajai atzīmei, kad varētu sākties rūpniecisko un dzīvojamo teritoriju aplūšana, vēl atlikuši aptuveni 60 centimetri. Tiek prognozēts, ka lielākie plūdi šajā pilsētā gaidām trešdien. Turpinājumā Vidzemes televīzijas reportāža. Gaujā pie Strenčiem ūdens līmenis aizvadītajās 2 dienās pieaudzis par +1 metru, sasniedzot 3,70 m atzīmi. Ūdens visstraujāk kāpis pie Strenču tilta, kur šorīt bija izveidojušies pamatīgi koku sanesumi. Dienas gaitā Latvijas autoceļu uzturētāji darbinieki ar speciālu tehniku tos centās atbrīvot. Diemžēl tagad par šitām 2 dienām, brīvdienām, ir sanests tāds krāvums ļoti liels sakarā to, ka ir pacēlies arī ūdens. Tad ir no visām salām ir atrauti tie koki guļošie, un gan no malām nāk, no krastiem, kas ir sakrituši. Pie Strenču tilta netrūk arī cilvēki, kas šo procesu vēroja ar lielu interesi. Satikties trencēnieši atzīst, ka ikdienas rūpīgi seko līdz ūdens līmeņa izmaiņām. Tas ir šausmīgi. Šitāds tas sastrēgums. Ļoti iespaidīgs skats. Un saprotam, cik mēs esam niecīgi dabas priekšā. Glābšanas dienesta darbinieki regulāri apseko apdraudētās vietas novada teritorijā. Šodien plūdi bija sasnieguši kādas mājas slieksni Jērcēnu pusē un privātmājas Strenčos Beverīnas ielā. Pagaidām gan māju iedzīvotāji no evakuācijas atteikušies. Viņi ir sagatavojušies, viņiem ir pašiem sava laiva, pašiem savi hidrotērpi, un viņi pateica, ka viņi no savām mājām nekur neies. Beverīnas ielas 10. nama iedzīvotāji pa savu dāru šodien pārvietojas ar laivu. Mājas saimnieks stāsta, ka kopš 2010. gada tejuka pavasari nākas rēķināties ar plūdiem. Mēs neaudzējam varbūt kartupeļus un citus kultūra augus, bet kamēr citiem jau viss ir sakops un tīrs un kārtībā, mēs tikai knapi varam atbrīvoties no ūdens, un mums tie darbi iesāks krietni vēlāk. Pēc tam, kad Gaujas tilts bija atbrīvots no koku sanesumiem, ūdens līmenis strauji sāka celties arī pie Strenču estrādes. Īsā laikā tika pāraudzes dambis, kas aizsargā pilsētas estrādi, un jau pavisam drīz tika pārsniegti 2010. gada plūdu atzīmi. Tuvākajā laikā šis ūdens sasniegs arī Valmieru, kur līdz kritiskajai atzīmei, kad varētu sākties plaša teritorija aplūšana, atlikuši aptuveni 60 centimetri. Laura Grantaņa, Zigorts Eicēns, Vidzemes televīzija. To negaidīja neviens. Vienas ogles vietā faktiski plūst 2. Graudīgi, graudīgi. Nu šitāds kaut kas nav bijis. Laužot ceļu, ūdens sasniedz tādu līmeni, kāds atkārtojas reizes 100 vai pat 200 gados. Daudziem dzīve jāsāk no jauna. Pārējais ir viss. Pārējais ir vienkārši jāslauka vienā čupā un jāmet ārā. Ja kaut ko nedarīs, nākošais gads var atkārtoties tā lieta. Gadsimta plūdi Ogrē. Raidījumā Acu liecinieks otrdien uzreiz pēc panorāmas.